Jā, labdien visiem! Tiešām prieks vienmēr pavasarī būt kopā ar jums un diskutēt par nozarē aktuāliem jautājumiem. Un jāsaka, pēc šīm te iedvesmojošām prezentācijām, godīgi man pat negribās runāt, jo tiešām es abrīnoju to jūsu deksmi, gribaspēku, aizrautību, neatlaidību, drosmi. Kā teica Andrika, man arī pat aizkustināja līdz asarām jūsu uzņēmuma stāsts ir. Un paldies, ka jūs nenobijāties, jo kaut vairāk Latvijā tiešām būtu šādi cilvēki, kas deg par mūsu zemi, par to, ka mēs gribam šeit dzīvot, mēs gribam ražot, mēs gribam, lai mūsu bērni šeit paliek. Tā kā paldies par jūsu stāstu. Tiešām tas man līdz emocijām. Tiešām tu, Raivar, uzdevi to jautājumu, ko mēs katrs varam dot. Un tas, ko es no sevis puses domājot par šo jautājumu, par to pievienoto vērtību, pirmais, ko es daru, es, protams, pērku bioloģiski. Un to es sāku savā reģionā, un man ir paveicies ar to, ka es dzīvoju tāpat kā ministrs dzīvo novadā, kur ir bioloģiskie tiešām ļoti daudz, un arī es dzīvoju šajā novadā, kur ir šī bioloģiskā kustība, un prieks par tiem cilvēkiem, kas šo kustību virza, un tur ir daudz tie uzņēmumi, kuri spērku nevis patiešo veiklā, bet spērku patiešo no šiem te cilvēkiem. Es redzēju arī Ilzi kaut kur, kuras abrīnoja to viņas stāstu, kā viņa audzē šos dārzeņus, zaļumus, un visu cauru gadu ir pieejami šie te produkti. Mūsu reģionā tas ir tas, ko es daru. Otrs, ko es daru, es iesaistos aktivitātēs. Es pirmkārt nestāvu malā, bet ja meitene Siguldā organizē bioloģisko tirgu, tad es aicinu visus un tur dodos. Ja ir šī aktivitāte loģiski skolā ēst bioloģiski, tad arī mani bērni, kur mācās šī skola, iesaistījās, un tiešām bērns atnāca mājā ar šo bukletiņu un aizrautīgi stāstīja par to, ko viņš dienā ir piedzīvojis. Bet trešais, laikam, šodien pēc šiem stāstiem ir grūti runāt, bet laikam tas trešais ir tas smagākais, jo nevienmēr jūs visi zālē gribat to dzirdēt. Mēs pārstāvam valsts pārvaldi, mēs pārstāvam šo birokrātisko jomu, kur vienmēr mēs dzirdam šīs asās diskusijas un šīs sarunas, un kur mēs gribam iet tālāk. Bet jāsaka, pēdējos 2 gados ir kaut kā šī situācija mainījusies, un arī pēdējais Kasparu prezentācija, paldies arī Kasparam, ka viņi ir viena no tām nozarēm, kas iesaistās un palīdz veidot šīs nozaru stratēģijas, jo nevis jūs esat priekš mums, bet mēs esam priekš jums, un tikai kopā mēs varam atrast to pareizo ceļu, kā izvēlēties to nākotni, jo diemžēl tie izaicinājumi ir ļoti daudz priekšā, un tie pēdējie gadi arī to ļoti, ļoti parāda, gan, kā stāstīja šeit tie stāsti, kā ir šī Ukrainas karš, tad tagad šis degvielas stāsts, kā kaut kas nomainās, tā tirgi izmainās, un tūlīt tas ietekmē ražošanu, ietekmē cenu. Un ja šis kopējais finansējums samazinās, tad mums ir jāatrod veids, kā būt pašpietiekamiem. Un bija tas stāsts, bioloģiskās lauksaimniecības loma nākotnes kopējā lauksaimniecības politikā. Es gribu teikt vienu, kad šeit vairs nav stāsts, vai viņai būtu. Stāsts ir par to, cik lielu daļu mēs esam gatavi kopā atvēlēt tieši bioloģiskajai lauksaimniecībai, jo tā vairs nav nišas produkcija, bet tas ir nozaru virziens. Tā ir iespēja, kuru mēs varam virzīt un iet uz priekšu. Es tāpēc varbūt šodien tiešām daudz nerunāšu par politiku, bet ļoti ātri pārskriešu pāri, kur mēs šobrīd atrodamies. Bet mēs aicinām tomēr iet uz diskusiju un meklēt tos virzienus, kā nākotnē labāk strādāt. Un jāsaka paldies nozarei. Bioloģiskā lauksaimniecība jau mēs krietni pirms sākām stratēģijas, uzsākām šo darbu pie bioloģiskās lauksaimniecības rīcības plāna, kur galvenais pamatā ir šie zināšanas dati, kā jau uzņēmums, kas nodarbojās ar putnukopību, teica, ka viņi sāk un viņiem nebija šīs zināšanas. Ja tas ir pamats, lai mēs virzītos tālāk, ir pamatā jābūt šīm te zināšanām, lai viņas būtu pieejamas un lai mēs iegūtu arvien vairāk un vairāk šīs te informācijas. Tad otrs ir šis bioloģiskās lauksaimniecības produktu tālākā pievienotā vērtība, pārstrādātāji, tā ir tā pilnā ķēde.
Tālāk ir patērētāji, jo tas ir otrs būtiskākais stāsts. Mēs varam saražot, bet mums ir jautājums, kāpēc patērētājs nepērk. Un šobrīd, diemžēl, tā situācija ir arī šeit Latvijā, kad patērētājs izvēlās lētāko. Un tas ir tas, pie kā mums ir jāstrādā, kā tomēr lielveikalos šī prece nonāk ar atbilstošu cenu. Un es skatījos, kā katrs uzņēmums cīnās ar lielveikaliem. Bet arī šī politiskie centieni ietekmēt šos lielveikalu ķēdes šobrīd cieši fiasko un tiek meklēt šie lēto produktu grozi, kā to papildināt. Bet tas ir milzīgs monopols, ko esam izveidojuši, tāpēc mēs katrs varam izdarīt izvēli, neiet uz lielveikalu, bet meklēt to iespēju, kā savādāk nopirkt šo te produktu. Protams, ir nozara, šī nozara jau ir skaidri nodefinējuši šos savus mērķus, par ko arī liels prieks ir, kad ne tikai šī izmantojamā zeme, bet arī palielināt šo produktu atpazīstamību un ticamību, un arī šo produktīs vērtību palielināt patēriņā, lai pēc iespējas vairāk arī izmanto šo bioloģisko. Un mēs redzam arī to, ka šī tendence ir, šīs platības mums palielinās, un arī šobrīd es diezgan daudz sadzirdu graudkopības sektorā, kas saprot, ka varbūt konvencionālām vairs nav īsti tas veids, ko jau minēju, jo jūs tiešām bioloģiski esat tādā ziņā ieguvēji, ka jūs neesat atkarīgi no šī minerālu mēslu tirgus, jūs neesat atkarīgi no šiem ārējiem importētājiem, bet jūs esat tie, kas spējat ražot šeit uz vietas, izmantojot resursu. Otrs, tas lielākais rādītājs ir, protams, šī bioloģiskās produkcijas vērtības īpatsvars, ko mēs redzam arī par gadiem, un es nonākšu tūlīt pie secinājuma, kas man tā kā bišķi uzrauc, un tas ir mērķis, ko mums vajadzētu iet, ir arī tas, kad ir šī biologo atpazīstamība sabiedrībā, kur mēs redzam, ka Latvijā tas ir gana augsts, un vidējais rādītājs ir tikai 56%, bet tas manējais secinājums platības mums palielinās, bet produkcijas vērtība krītās. Un tas ir tas, ko mēs esam lūguši vienojušies ar nozaru. Mums ir Agrārās ekonomikas institūts, kas sako līdz tām tirgus tendencēm. Un mēs redzam, ka šobrīd šī tendence ir krītoša. Un tas ir kā rādītājs tam, kad šie ir tie virzieni, kur jāstrādā. Arī šī logo atpazīstamība bija mērķis, ka patstāvīgi ir šis pieaugums, bet šobrīd mēs redzam šo tendenci, krītošo tendenci. Tāpēc steidzami ir nepieciešami šie risinājumi un sabiedrības informēcības kāpināšanai. Un man pat radās ideja, ka drīzāk ir vajadzīgi šie iedvesmas stāsti, kas te šodien izskanēja, lai sadzird, lai tas aiziet, jo tas, kad runāju es, daudzreiz pat daudzi nedzird, bet mēs arī konferencē šobrīd izmantojam to formātu, kad nāk nozare un stāsta no savu skatu punkta. Un tad arī zālē sēdošie ieklausās un sadzird, jo tad, kad viņi runā ar saviem datiem, ar saviem piemēriem, arī šeit izskanēja šī sadarbība, kooperācija, tas izskan savādāk, nekā es teikšu to stāvot šeit. Un tad arī līdz ar to šīs galvenās aktivitātes, ko mēs šobrīd arī plānojam, ir īpatsvar publiskajā iepirkumā. Tas ir milzīgs solis, ko mēs gribam veidot šo transformāciju un tiešām kopā ar konsultāciju dienas strādāt ar pašvaldībām, lai attiecīgi šis pieprasījums būtu. Informēšana, komunikācija ar sabiedrību, kur mēs kopā noteikti ar asociāciju pie tā arī strādāsim. Šobrīd liels darbs, kas tiek ieguldīts nozares virzienā, ir tieši šī datu digitalizācija. Varbūt neiet tik rēti, kā gribējām, bet mērķis bija tiešām atvieglot zemniekam šo ikdienas darbu un radīt šo iespēju, kad vienreiz ievedot šo informāciju, tev nepārtraukti nebūs jāatjaunina šie dati. Un kopā ar konsultāciju dienas tad mēs arī veidojam šo digitālo platformu, pie reiz arī strādājot pie normatīvā regulējuma pilnveides. Un, protams, lielā sadaļa, ko jau minēju, ir tieši par zināšanu radīšanu pārnes sistēmu. Un tur tas lielais jautājums, kas izrietēja arī jau no jūsu rīcības plāna, ir tieši kā stiprināt šo augsnes auglību, veicināt šīs augsnes analīzes un pieņemt šos lēmumus atbilstoši savai situācijai saimniecībā. Un tad nedaudz tikai ieskatam par to, kad es redzu šeit kolēģi, viņiem vienmēr ir jautājumi, kas notiek ar skolu ēdināšanu, kāpēc viņi nav klāt un viņi nezina. Šeit ļoti aktīvi notiek šis darbs. Šobrīd Saeimā tiek strādāts pie jaunā likumdošanas rāma, kas arī noteikti šo kompetences centru veidošanu.
Un balstoties uz to ir arī valdībā apstiprināts šis rīcības plāns, kas sevī ietver 6 aktivitātes, tieši strādājot pie iepirkuma sistēmas, pie vietējo pārtikas ražotāju potenciāla apzināšanas, izglītības satura sasaiste tieši ar šo te veselīgu uzturu jautājumiem, attiecībā uz uzturu normām un dažādiem vēl šiem te virzieniem. Un, jā, mums jau šī skola ēdināšanas padomē bija sanākusi kopā, un pat cik tas aktivitāšu plāns ir tik plašs, mēs neizšķīstam uz visām aktivitātēm, bet tas, ko mēs uzlikām, pirmais uzlikām, ar ko mēs strādāsim, tieši iepirkuma sistēmas pilnveide, tieši šie te ilgtspējības kritēriji, kur viens no šiem virzieniem ir bioloģiskā produkcijas pieejamība, un jau pirmā sanāksme mums ir nolikta 1. aprīlī, jo mēs tiešām uz jauno skolas mācību gadu sākumu gribam jau iestartēt ar šiem te kritērijiem un nosacījumiem, lai pašvaldības aktīvāk iesaistās un darbojās šī jomā. Un jā, kā viens no piemēriem var minēt, ka šis ilgtspējības kritērijs būs bioloģiskā produkcija, kur, piemēram, noteiktā apjomā ir jānodrošina šis te produktu apjoms pašvaldībās iepirkumos. Tā kā jā, par to būs 1. aprīlī diskusija, aicina arī nozari iesaistīties un virzīsimies uz priekšu. Un tāda nedaudz par to, ko jau te pieskanēju. Šis bija bioloģiskās lauksaimniecības rīcības plānā iezīmētās aktivitātes, ar ko mēs darbojamies, un tagad par nākotnes kontekstu ir tas, ko jau arī Kaspars skaidri rādīja savā prezentācijā, ir tas, kad nākotni mēs veidojam šodien, un tikai kopā tos lēmumus, kādus izdarām mēs, būs arī atkarīgs, kā tālāk dzīvos mūsu bērni, un tāpēc tas galvenais, ko mēs esam šobrīd uzlikuši kā prioritāti, ir atbildīga šī resursa izmantošana, sadarbība. Vairs neakcentot, ka tas ir atzīts vai neatzīts kooperatīvs, bet ir svarīgi šie dažādie sadarbības veidi, caur dažādiem šiem pasākumiem ar spēju radīt kopīgu labumu ne tikai sev, bet arī kopēji mūsu Latvijai un mūsu izaugsmē. Un, protams, būtiskākā paralēla ir zināšana un gatavība riskiem, jo, ja mēs nemazināsim riskus, tad attiecīgi mēs vienmēr nonāksim sākuma punktā. Un kā tas viss sākās, protams, mēs 2 gadus atpakaļ sanācām kopā ministra vadībā un mēģinājām identificēt tās galvenos virzienus, kur Latvijas pozīcija virzās pēc 28. gada, ja ir jaunais šis finansējuma ietvers no Eiropas komisijas. Un tur ļoti daudz tika identificēt, bet arī šeit mēs mēģinājām koncentrēties uz 4 galvenajiem virzieniem, ko identificēja pašas nozares, ir efektivitāte un ilgtspēja, konkurētspēja, tirgus pieejamība un risku vadība, kas ir tieši šobrīd vissāpīgākais jautājums arī visām nozarēm. Un ejot tālāk, paši arī sev uzdevām un diskutējām šos jautājumus, ja necelsim produktivitāti, nepievērsīsim auglībai šo pietiekušo uzmanību, kur mēs nonāksim. Ja saimniecība ienākumos dominē atbalsts, kurus vēlāk parādīšu, tad kā tas palīdz mums attīstīties, ja mūsu patēriņā dominēs imports, kur mēs nonāksim, un ja mēs neuzņemsimies kopīgi atbildīgi, tad kāda kļūs mūsu ikdiena. Un šie ir tie 4 attīstības virzieni, ko mēs esam identificējuši, kur mēs kopā esam nonākuši pie vienas šīs te bildes, pie šī lauksaimniecības izaugsmes plāna, kur šobrīd strādā arī aktīvi nozares, kur nozares pašas izstrādā stratēģiju, un šeit centrā nav ministrija, nav regulas, nav nosacījumi, bet esat jūs paši lauksaimnieki kooperatīvu pārstrādi, kur kopā mēs veidojam savu nozares izaugsmi, strādājot pie tiem virzieniem, kur mēs gribam nonākt, un tad attiecīgi mēs varam no savas puses piedāvāt šos te instrumentus izaugsmē, gan risku pārvaldībai, gan inkubācijai, gan investīcijām, gan dažādiem šiem te rīkiem izaugsmē. Un tas, ko mēs vēl nonācām pie šī secinājuma, ka viss pamatā ir augsnes auglība, kas šobrīd tiešām ir ļoti noplicināta, bet tas ir pamats, lai mēs virzītos uz šo savu izaugsmu, tāpēc viņš ir attēlots kā ceļa veidā, lai mēs nonākam pie pelnošu saimniecību un spēcīgas nozars. Jo vienā prezentācijā bija no maziem sīkumiem sastādās saimniecības efektivitāte un izaugsme, kas ir ārkārtīgi būtiski. Un nedaudz par to, kā šie visi tur nonāca, ir par ražību augsnē, ko mēs redzējām, cik maz tiek veiktas augšņu analīzes.
cik maz no saimniecībām vispār tiek veikt šī augšņu kaļķošana vai uzturēta zeme labā lauksaimniecības stāvoklī. Un tas viss nopliecina šo te augsni, kā rezultātā mēs brīnamies, kāpēc mēs nevaram iegūt attiecīgās ražas, kāpēc mēs esam tur, kur esam. Un tas galvenais mērķis ir celt šo produktivitāti, varbūt ambicios līdz Somijas līmenim, bet tas ir tas, ko mēs salīdzinam un redzam, cik Somija pie līdzīgiem apstākļiem un klimatiskiem šiem te apstākļiem ir cēluši šo savu produktivitāti un kur tas ir potenciāls, uz ko mēs varam iet. Un tas, ko mēs šeit arī vēl redzam, cik ļoti mūsu lauksaimniecības zemes izmantošanā dominē graudkopība, kas pēdējos gadus ir strauji palielinājusies tikai tāpēc, ka ir vajadzīgs roku darbs, tas ir vieglāk, viņš nav kā lopkopībā visu cauru gadu, tā ir sezona, bet tā ir tāda īstermiņa domāšana, jo šobrīd mainoties tirgumu, protams, ne visas, kā mēs skatījāmies arī pēc vēsturisku ulmaņu laikos, Latvijai nav bijusi raksturīga graudkopība. Latvijai ir pilnīgi cita ainava, cita vide, kur ir daudz lielāks potenciāls arī citām kultūrām. Tad par saimniecību konkurētspēju. Mēs tiešām varbūt šeit nav tieši bioloģiski analizēti, bet to, ko mēs secinājam, nav nozīmīgi tas, ka vai tu esi liels vai maz, bet ir svarīgi, kā tu to 1 hektāru apsaimnieko. Tāpēc arī nākotnes politika būs virzīta tiešām uz aktīvu lauksaimnieku ar to, kas patiešām ražo, patiešām nonāk šis produkts tirgu. Bet tas, kas mūs pārsteidz, bija šie datu izmantošana, cik svarīgi tomēr ir saimniecībā analizēt un vērtēt šos te datus, un paskatoties tikai pēc grāmatvedības, mēs redzam, ka lielākā daļa saimniecība vispār neveic šo datu uzskaitu. Un tad līdz ar to ir jautājums, kā var pieņemt lēmumus, ja saimniecībā vispār netiek analizēti šie te dati. Tāpēc arī ir šis mērķis veidot to, kad mēs runājam ar jums, ja analizējam datus, nevis balstamies uz emocijām. Vietējā tirgus atgūšana, tas bija ļoti sāpīgs jautājums, kad mēs ieraudzījām datus, kad Latvijā mēs varam saražot pilnībā sevi nodrošināt ar lauksaimniecības produktiem, bet neskāpēc mēs 80% patērējam importu. Un tikai nelielu daļu mēs patērējam vietējo produkciju, kas faktiski nozīmē to, ka lielākā daļa mūsu naudas aiziet kaimiņu valstīm. Otrs ir, mēs saražojam graudus, bet neredam šeit šo pievienoto vērtību, kā rezultātā to iegūst atkal citi, viņus pārstrādājot un iegūstot lielāku šo te finansējumu. Tāpēc ir šis mērķis kopā ar nozarēm nonāk pie šīm stratēģijām virzieniem, un galvenais atslēgas vārds šeit ir šī te sadarbība. Sadarbība visā jomā, gan no primārā ražotāja, kooperatīva un pārstrādes. Un 4. pēdējais, tas bloks ir tā līdzsvarota atbildība par noturību pret krīzēm, un tas mūsu mērķis, mēs redzam pa gadiem, cik ļoti nozars cieš šos zaudējumus, ir paplašināt šo risku pārvaldības klāstu, palielināt šo te apdrošināšanas platību un dzīvnieku skaitu, kā arī jautājums par riska fondu, kur mēs veidojam šo te uzkrājumu un mazinām šos te riskus. Un, protams, tas galvenais, kā jau ministrs teica, bioloģiskā lauksaimniecība ir un būs, un tad ir tikai jautājums, cik lielu daļu mēs tam atvēlam, bet mēs ļoti ceram arī, ka diskusijās par nozaru stratēģijām tiks sadzirdēts, ka tas ir tiešām virziens un iespēja, kurā mēs varam dot gan ietekmi uz klimata mērķiem, gan uz vidi, gan arī eksportā ir šobrīd šis te pieprasījums, un caur to mēs arī varam virzīt šī bioloģiskās nozares attīstību. Bet, jā, pamatā šis finansējums būs tiem, kas ražo, kas būs balstīts uz datiem un lēmumiem. Pamats būs pārtiks nodrošinājums, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Nesen esot arī Izrēlā, tiklīdz robeža tiek aiztaisīta cietā, valsts paliek uz risku, ka viņi nespēja sevi nodrošināt, un viņiem, pat cik ir arī nav lauksaimniecības zemes tik daudz, tad viņi spēsti meklēt jaunākās tehnoloģijas, kā to izaudzēt inkubātoru. Un es noteikti negribu lietot tādu produktu, ko mēs esam spiesti mākslīgi izaudzēt, tik tāpēc, ka mēs neizmantojam to resursu, kas mums ir iespējams. Un, protams, tā lielā daļa, par ko mēs arī vēl cīnīsimies, ir kopējā valsts finansējuma pieeja. Kā ministrs kungs teica, valstī ir piešķirt 8 miljardi, 4,1 ir nepieciešama lauksaimniecībai, bet tur ir virkne gan izglītība, gan sociālais, gan Rail Baltica jautājums. Tā kā
mēs šobrīd ļoti cīnamies, lai panāktu šo pietiekamo aploksni, lai dotu sev šo atspēršanās punktu. Un šie ir tie lielie mūsu mērķi un ambiciozi, ko mēs gribam palielināt šo nozares izlaidi un celt produktivitāti, kā rezultātā arī dotu pienesumu kopēji tautsēmniecībai. Un šis laika grafiks ir, protams, šobrīd mēs aktīvi strādājam, lielās diskusijas Briselē noteikti būs līdz gada beigām, un tas lielākais, protams, ir priekšā oktobrī vēlēšanas, kad būs šī politiskā tālākā vadība, jo visus šos lēmumus Briselē gala lēmumu piederēs premjeram. Tās ir lielas sarunas, kas mums ir priekšā, bet neatkarīgi no tā mēs strādājam pie nozara stratēģijām, meklējam šos veidus, kā iet uz priekšu un attīstīt mūsu lauksaimniecību. Un jā, nobeigumā ceļš šodien sākās. Jā, paldies jums par iesaisti un līdzdalību, un tiešām liels paldies, ka jūs esat.